Projekta Central Baltic Cycling galvenā iecerē ir aicināt turistus apceļot Baltijas jūras piekrastes valstis ar velo Erebru reģionā Zviedrijā, Pārgasas pilsētā un Turku arhipelāgā Somijā, Pērnavas pilsētā un Rietumigaunijā. No Latvijas projektā kā partneri piedalās Zemgales plānošanas reģions, Kurzemes turisma asociācija, Jelgavas reģionālais turisma informācijas centrs un Vidzemes turisma asociācija. Vidzemē projektā kā vadošās iesaistījušās piekrastes pašvaldības Cārnikava, Limbaži, Salatsgrīva un Saukrasti, taču velo marķējuma zīmes izvietots arī Alojas, Burtnieku, Rujienas, Siguldas, Ropežu, Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldībās. Visu pašvaldību teritorijās projekta ietveros ievērojami attīstīta velo infrastruktūra. Eirovelo 13 maršrutā Rīga Ainaži, nacionālajā maršrutā numur 7 no Salatsgrīvas līdz Ķegumam, reģionālajā maršrutā numur 17 Ainaži Rujiena un vietējā Piļu un Muižu maršrutā numur 109. Kopumā šajos maršrutos, pateicoties projektam, uzstādītas aptuveni 600 velo marķējuma zīmes, 12 velo infostendi, 16 velo novietnes pie turisma objektiem, kā arī izstrādāti tehniskie projekti veloceliņu izbūvēja Eirovelo 13 maršrutam no Rīgas līdz Salatsgrīvai, lai uzlabotu velo infrastruktūru nākotnē. Pašvaldībām, uzņēmējiem, velo entuziastiem un dabas draugiem šajā projektā bija iespēja piedalīties kopumā 10 darba apmācību semināros Latvijā, kuros labākie pašmāju un ārvalstu lektori dalījās pieredzē par velo sniegtajām priekšrocībām, iespējām un pienesumu vietējai ekonomikai. Norisinājās arī 4 starptautiskie pieredzes apmaiņas semināri Latvijā, Zviedrijā, Somijā un Igaunijā. Projekta ietveros publicēts arī velokartes 8 valodās 50 000 eksemplāru un velobrošūras 5 valodās 10 000 eksemplāru, kuras drukātā veidā ir pieejamas turismu informācijas centros, kā arī internetā. Projektā attīstītie velo maršruti 2013. gadā tika popularizēti arī izstādēs Rīgā, Tartu un Tallinā, Helsinkos, Utrehtā un Hamburgā. Projekts Central Baltic Cycling norisinājās no 2012. gada marta līdz 2013. gada 31. oktobrim, un tā kopējais ieguldījums Vidzemes velo infrastruktūras attīstībā ir 263 490 eiro, no kuriem 80% līdzfinansē Eiropas Savienība. Ņemot vērā, ka mēs pēdējo 4 gadu laikā esam izstrādājuši dažādus velo maršrutus par Vidzemi, pa Igauniju un būtībā jāsaka arī pa visu Latviju. Tad mums radās doma arī pāriem cilvēkiem parādīt tās iespējas, kas šobrīd mums ir. Un tās iespējas šobrīd mums ir tādas, ka mēs varam sākot jau no Igaunijas, no Ainažiem, no Iklas līdz Lietuvai, mēs varam gandrīz visā posma garumā jau izbraukt ar velosipēdu. Ne tikai gar jūru, bet arī mums iekšpusē Latvijā ir izveidots jauns viens nacionālais velo maršruts ar numuru 7, kurš sākās pie jūras, Salatsgrīvā, Ainažos, un tālāk viņš iet uz Gauju, uz Siguldu, tālāk viņš iet uz Ogri, uz Daugavu, un tālāk faktiski no Ķeguma viņš aiziet jau līdz Daugavpiliem, kur cilvēkiem iespējams aizbraukt uz Lietuvu, uz Baltkrieviju. Tā var izbraukt visu, bet izbraukt arī pa posmiem. Mēs vienkārši parādījām no visiem šiem maršrutiem dažādas posmus. Nav mums tikai Tour de la Teste, kas ir Latvija-Igaunija veidots maršruts 1200 km garumā ar lielākiem, mazākiem posmiem un maršrutiem, bet arī, ka mums ir izveidojušies pēdējo gadu laikā jauni maršruti, kuri faktiski gadu no gada arī attīstās. Saukrasti ir ar prieku iesaistījusies šajā projektā kopā ar kaimiņu pašvaldībām. Un prieks, ka arī Vidzemes turisma asociācija ir tā, kas mūs, vada šajā projektā un virza. Un tieši saukrastieši iegūs gan velo celiņu, pa kuru pārvietoties tepat Saukrastu teritorijā, bet kas īpaši priecēja, ka pat cik Saukrastos ir milzīga problēma, kur novietot automašīnas, tad Saukrastu viesiem no Rīgas vai atkal no otras puses, no Limbažu puses būs iespējams iekļūt Saukrastos ar velosipēdu un izmantot šo visiem tik patīkamo pārvietošanās veidu. Pirmkārt jau jāsaka, laikam jau pats sākums bija piekrastes vadlīniju apstiprināšana ministrijā, kurā mēs darba grupā piekrastes esam kopīgi izvērtējuši piekrastes pašvaldības un secinājuši, ka tāds veloceliņš būtu tieši tā piekrastes as, kā tā arī nosaukt, ap kur tad veidosies arī visas pludmales infrastruktūra. Un ar šo veloceliņu mēs iegūsim tiešām ekoloģisku, ērtu, drošu, visiem veselīgu
piekļuva pludmalē. Sākumā mēs izveidojām kartes. Un kartēs mēs šos maršrutus arī neveidojām tā, kā pirkstu kaut ko ievilkt, bet konsultējāmies ar vadošiem Eirovelo ekspertiem. Jau ziemā faktiski sākām sniedzām informāciju, ka arī ir tādas iespējas. Cilvēki varēja brīvi reģistrēties un pieteikties, un man prieks, ka arī ļoti daudz ģimenes pieteicās uz to un arī izbrauc. Posmu nestoties to, kad varbūt daži no tiem posmiem ir tādi smagāki laika apstākļi. Arī mūs nelutināja sākumā maija beigās, bet beigas bija ļoti jaukas. Šie braucēji faktiski mēs varam teikt bija tādi kā mūsu eksperti vai tie, kas kā braucēji pasaka, kas te būtu uzlabojums, kas te būtu vēl papildināms. Testējām lietas, kas patiesībā daudziem jau bija ļoti labi zināmas, un uzreiz jau pateicu, šis maršruts būs daudz skaistāks. Nevar sakot, cilvēki braucām, tad pateikt, bija labi vai nebija labi. Protams, bija daži posmi, kas dažiem likās bišķi pa šosei, bet tāda ir tā Latvija, tu neko nevar darīt. Pirms daudz domā 77 km vai, ko lai es tagad daru. Patiesībā, ja visu dienas garumā nobrauc 77 km garu jūriņu, bija daži šķēršļi, varbūt, kas bija jāšķērso, bet nekas neiespējams. Turbūt meitenes mierīgi varēja savus velosipēdus izcilāt, pat bērni mums bija līdz mazā lāsīta izturē līdz galam. Tad patiesībā tas maršruts ir ļoti baudāms un ļoti skatāms. Un arī tāda, tev nav jābrauc gaiziņā, tu vienkārši laid garu jūriņu. Ļoti fēni. Bija interesanti, es nebiju tā braukājis pa šādiem pasākumiem pirmā reize, un baigi labi, man patika. Tas bija vistrakākais. Likās, ka būs šausmīgi un riebīgi un tā. Bet pēc tam viss uzlabojās, laiks palika bišķiņ siltāks un apsties tagad pat saulīt uzspīdē. Tad viss ir baigi labi. Pirmo reizi braucu tādos pasākumos. Es pats piedalos, sportā profesionālā, kā teiksim. Bet, šitas man patīk tāda izbrauciena arī. Es baudu dabu. Kad ir jāstrādā, tad ir jāstrādā. Kad jāatpūšas, tad jāatpūšas. Es daudz braucu, piemēram, Ādažu līgumu uz laukiem saviem. Es zinu savu ceļu, es vienkārši viņu norulēju. Bieži vien esmu ātrāks pa vilcienu vai vēl kaut kā, bet šādi grupā es pirmo reizi godīgi sakot, es tā īsti nezināju, ko rēķināties. Man bija tāds mazliet mulsums bija sākumā. Neviena ņaudejiena, nevienas bimbas, pat ka lietus lija un pretvējuši bija. Pagājušajā gadā mums bija iebraukuši kādi somu puiši, viņi bija sajūsmā pa visām tām vietām, kur taisni visgrūtāk bija, kur ir ūdens, kur kraujas, kur ir akmeņi, kur tādas lietas. Tā kā, dažādi, es domāju, ka viss var būt. Tur var izvēlēties, kā braukt. Tā kā, ir dažādi varianti. Šodien tas bija tāds pārsteigums uz wow, jo es esmu redzējis, kā tas tiek darīts apmēram Holandē, kur ir klasiskās velobraucienu trases un kalni un pauguri, un tad jebkurš interesants pēc tam var braukt pa tām taciņām. Mums varbūt tā sportiskā puse arī nav tādā līmenī, bet šāds ainavisks, ģimenisks un sportiskā atpūtā ieturēts pasākums. Es domāju, tas ir labāko Latvijā starta, es teiktu, šāvienu tādam nākotnes vīzijai. Labāk nevar vēlēties, un tie cilvēki, kas pie šī projekta strādā, es domāju, viņiem tikai. Jā. Te var apvienot gan atpūtu, gan iepazīt Latviju, gan iepazīties ar cilvēkiem, gan vienkārši jauki atpūsties. Tā kā ikdienā braucu fiksī, tas bija ļoti, ļoti liels piedzīvojums braukt ar kaut ko jaunu. Pirmajā dienā pa grunts ceļiem ar mazajām plānajām riepiņām bija diezgan grūti, bet otrajā dienā paņemot sakrīgas riteņus bija ļoti, ļoti interesanti. Un tad biežāk braukšu kaut kur tā pa Latviju ceļot. Visi cilvēki, kas šeit ir, viņi jau zina, uz ko viņi iet, un viņi tur ir kaut kāds samulsts cilvēks, visi ir normāli smaidīgi, visi pilnīgi čilā. Nav vajadzīgs varbūt tas sportiskais, visi mēs nebūsim pasaules čempioni, bet ja mēs varam savā ikdienā, savās brīvdienās to mazumu iedot paši sev un redzēt pasauli, nevis sēdēt dīvānā, tad es domāju, dzīve ir par to. Vakardien nobraucām drusku 54-55 km. Un šodien mēs tā kā nobraucām nedaudz mazāk nekā bija plānots. Tie nebija vairs 77, bet 70 km. Kāpēc mazāk? Tāpēc, kad vairākums, principā visi piekrīt braukt nevis apkārt pa lielo šosei, bet braukt tieši gar jūru, kas ļoti skaisti. Un faktiski mēs arī dzirdējām tagad, kad tas posms, nepilns kilometrs tiks sakārtots. Vismaz nākošajā gadā iespējams, ka būs iespēja jau tiešām civilizētāk pārbraukt tam visam pāri. Es domāju, ka tas ir viena no skaistākām vietām vispār Latvijā pie jūras, ko baudīt. 20-30 km garumā. Jā. Es domāju, jūras krasts tur ir vienkārši fantastisks ar saviem dabas skatiem un vispārējo. Iepriekšējos gados esam faktiski nopietni strādājuši, lai
lai, nu, teiksim tā, tuvākā nākotnē, kas ir 5-6 gadi, lai tie plāni, kas mums ir iezīmēti, tas nozīmē, ka nevis, nu, braukt par apšaubāmiem dažās vietās ceļiem, kur liels satiksme un tam līdzīgi, bet lai tas tiešām būtu pieejama normāla infrastruktūra, vai tas būtu jauns celiņš izbūvēts, vai uzlabots vecais, vai kaut kas arī uz kaut kādai papildus līnijas uz ceļiem, lai tiešām cilvēkiem būtu, pilsētniekiem un arī visiem pārējiem būtu iespējas droši pārvietoties par nemotorizētiem ceļiem un nu, baudīt dabu, atpūsties. Mēs daudz ceļojam ar ģimeni. Kur tur pie datora sēdēt? Nu, tas ir to vērts. Svaigā dabā, atpūsties, telts. Tas ir to vērts tiešām. Šie kilometri, kurus mēs kopā nobraucām, tie bija, jāsaka, grūti nebija, bija interesanti. Tieši tik, cik vajadzēja, lai dienas laikā patīkam braukt, ir apmēram kādi 60-70 km. Tas gabals, kuru dienas laikā var vidējais turists ērti pārvarēt. Ir jau tā, ka visu mēs tāpat nevaram apstīties šajās 2-4 dienās, kas būs. Bet katram ir iespēja atgriezties un vēlreiz izbraukt pašam, varbūt ģimeni, pakavēties ilgāk. Tas arī mūsu mērķis ir, lai mēs parādām tās galvenās lietas. Un pēc tam tur ir ļoti daudz objektu, ko redzēt un ko skatīties un pavadīt laiku. To, ko mēs izbraucām 2 dienās, var braukt nedēļu. Bijām arī vēl tajā Račešu bāzē. Starp citu, tas bija jaunklājums ļoti daudziem. Un es domāju, ka Carnikavieši sasparosies un iekļaus to vietu kā turismu objektu ar visu Mihailu, kurš mums tur bija. Kurš sastāstīs daudz raitāk un daudz labāk un būs pa pirmo objektu, ko varēs apskatīt. Domāju, ka tas tādiem cilvēkiem, kur interesēs par militāro, tas varētu būt ļoti interesanti. Laikam jau būs jābrauc vēlreiz. Tā kā tuvis krasti tie un visas tās klintis, tā ir ļoti slavenas. Nu, jāapskata. Kangara stacija bija tas, kas man bija pilnīgi jauns, jo, kad es biju maziņš, es braucu ar vilcienu un leicu ārā 2 pieturas pirms tam mežā, un es gāju uz saviem laukiem, mamma vai opapu, un vienmēr viņš teica, jā, tur tālāk ir tie lielie kalni, tie monstrīgi un tā. Un tad es redzēju beidzot to leģendāro arī to staciju, un man patika, ka tur ir tā Ulmaņa laika aura, un ka tur arī bija gids, kas to izstāstīja. Cik interesanti tas veidojies, kā tas ir, var teikt, pamests, bet ir jau taču arī pasaulē tās pamestās vietas, kur nekad vairs nekas nenotiks varbūt, bet tas ir mūsu kultūra, vēsturiskais mantojums, un ka tu vari parādīt, nezinu, man ir interesanti, es domāju, maniem puikām vai manām meitām būs interesanti redzēt, un es pastāstīšu, kas tas ir bijis, jo tas ir tā, ka wow, tu nevari visu dabūt tikai televizorā. Nākmaņainais krasts man ļoti patika. Bija ļoti patīkami redzēt to dabīgo jūru. Tas ir normāls, tas ir pārgājiens. Pārgājiens bez īpašām lielām grūtībām, sviedru liešanas, līdz jāpaņem dzert, sviestmaizīt, pilnīgi pietiek. Vienīgais, kas man mulsina, ja cilvēks atbrauc no, piemēram, tādā ģimenes kārtībā no Salkrastiem un šeiene, apakaļ nokļūt, vajag draugus. Atbrauc pakaļ, uzliek ričuks uz jumtas, sasadzina mašīnu, aizbrauc aizved mājās. Tas ir mūsu zināms. Lai gan es domāju, ļoti ceru, ka satiksmes autobus beidzot sapratīs, ka tas ir viņu bizness. Viņi beigās var vasaras sezonā uz tā autobusu aizmugurus uzlikt 4 riteņiem vietu. Tas turētājs atmaksātos ļoti ātri. Es domāju, ka ātri to var atapst cilvēki. Nedod tā lieta būtu vairāk labāk atrisināt. Protams, ka mums korekcijas būs, un korekcijas ir vienmēr. Un tas ir tas, varbūt arī tas interesantais, jo lietas jau nepārtraukt attīstās. Ja mēs šogad izbraucām varbūt to pašu posmu no Rīgas līdz Ainažiem šādi, es domāju, ka nākošais gads būs savādāk, jo Carnikavā, piemēram, sākuši būvēt tiltu jau pār Gauju. Tas nozīmē, ka mēs nebrauksim vairs riņķī uz Gaujas tiltu, kā ir pierasts, bet paralēli dzelzceļa tiltam mēs brauksim viņam pāri. Arī dažās citās vietās ir izmaiņas, arī parādīsies šīs te. Mēs gatavojam šobrīd dažādus projektus, kas varētu arī īstenoties, un līdz ar to arī varētu parādīties papildus infrastruktūra šim visam. Tā kā es domāju, ka izmaiņas būs nepārtraukti, bet mums, protams, ļoti svarīgi bija tieši saprast šos te velobraucējus, kas nav kalnu velobraucēji, kas ir atpūtnieki, mēs sauksim tā, kur brauc varbūt 20-30 km, varbūt vairāk. Un tādi ir gan Latvijā, un viņi katru gadu paliek vairāk, bet viņi arī citās valstīs, un mēs gribam vienkārši piedāvāt un saprotot viņu vēlmes, mēs arī varam tālāk veiksmīgāk īstenot šīs lietas. Gan Saukrastiem, gan Latvijai kopumā ir ļoti nozīmīgi, ka šis projekts skar ne tikai Latvijas pašvaldības, bet mēs esam iesaistījušies kopējā Eiro velo tīklā, un šis velocieliņš jau faktiski ies cauri pusē Eiropai līdz pat Skandināvijai. Un pat cik mēs jau pēdējos gados jūtam, ka
Eiropas un arī Skandināvu velotūristi ļoti bieži iegriežas Saukustos un redzam regulāri, katru nedēļu kādas grupas vasarā, tad patreiz šis ceļš ir ļoti bīstams, ir par kopvešanas ceļiem jāpārvietojās, tad nākotnē šāds ceļiņš varētu atvest jaunas turismu plūsmas gan uz Latviju, gan uz Vidzemes piekrasti. Man ir definīcija viena, ka skābeklis, kas mums ir gaisā, ja viņš ir daudz un viņš ir svaigs un viņš ir foršs, viņš nogalina visas draņķības gan mentāli, gan fizioloģiski. Ja tev ir tā skābekļa vanna un tie pozitīvie iespaidi, tad tagad mierīgi uz mājiņu pagulēt diendusiņu. Ne? Šodien es esmu pa siltu saģērbies vai citreiz būtu lietas. Tam nav nozīme. Galvenais ir, ja jūs braucat ģimenē vai arī ar draugiem, tad es domāju, jums jau pilns komplekts ir līdzi. Neko vairāk jums nevajag. Jums vajag pozitīvu attieksmi pret sevi, pret apkārtējiem un galvenais, dodat tikai tur, kur tie riteņi jums priekšējie rāda un braucat, izbaudiet. Dalībniekiem paldies par to, ka viņi galvenokārt tiem, kas bija visos 4 posmos, kas izturēja, nestoties uz tiem laika apstākļiem, kas bija. Paldies, ka viņi bija iecietīgi, varbūt pret dažādām lietām, ko nevienmēr var paredzēt. Un, protams, paldies viņiem par to, ka viņi vispār piedalījās. Un mēs ceram, ka mēs nākamos gados mums ir plāni. Es domāju, ka viņi noteikti atbrauks.